Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sveicinu jūs visus. Es šeit laikam gandrīz nevienu nepazīstu, bet mani sauc Romāns. Esmu no Jelgavas Vasarsvētku draudzes Pestīšana. Esmu atbraucis šeit kopā ar manu sievu Judīti. Esmu jauniešu kalpošanas vadītājs un mācītāja palīgs savā draudzē. Un mācos arī Latvijas Bībeles centrā, tajums kaimiņos, sludinātāja skolā, kopā ar Efraimu. Tā mēs iepazināmies ar viņu, un viņš man uzaicināja šodien būt kopā ar jums un sludināt Dieva vārdu. Un man patīk sludināt par tādām rakstu vietām, kuras varbūt pārāk bieži nelasa draudzē vai sprediķos, tāpēc, ka tas uzreiz ir interesantāk nekā ļoti pazīstamu rakstu vietu lasīt. Tāpēc es lasīšu ar jums tādu vēstuli no jaunās derības, ar kuru varbūt vairāki kristieši nav īpaši pazīstami. Tā ir tāda maza vēstule, un tāpēc mēs viņu izlasīsim visu pilnībā. Tur tikai viena nodaļa, neuztraucieties. Tā ir vēstule Filemonam, Pāvila vēstule Filemonam. Un es nelasīšu to visu vēstuli uzreiz pilnībā, mēs iesim tā kā pa daļām un runāsim uzreiz par to, ko mēs tur redzam. Bet šī vēstule ir īpaša ar to, ka tajā nav aprakstītas nekādas īpašas doktrīnas vai mācības. Piemēram, ja mēs salīdzinām šo vēstuli ar vēstuli romiešiem, tad vēstuli romiešiem ir pilnīgi citādāk. Tur viņš runā par Dieva žēlastību, par glābšanu, pestīšanu, par ticību. Viņš runā par Ābrahāmu un tā tālāk. Vēstule Filemonam ir citādāk. Tā ir personīga vēstule, kurā Pāvils raksta vienam savam pazīstamam cilvēkam ar konkrētu lūgumu. Tā ir personīga vēstule. Bet tomēr arī šajā vēstulē, kur varbūt nav izklāstītas kaut kādas kristiešu doktrīnas tādos dziļumos, tomēr tā ir vēstule, kurā šīs doktrīnas parādās praktiski. Mēs šajā vēstulē ieraudzīsim mīlestību un piedošanu un pieņemšanu, bet ne tikai vārdos, bet praksē. Tāpēc sāksim lasīt vēstuli Filemonam no 1. panta. Un sākumā izlasīšu pirmos 7. Pāvils, Jēzus Kristus gūsteknis, un mūsu brālis Timotejs Filemonam, mūsu mīļotajam brālim un darba biedram, mūsu māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam un draudzei, kas pulcējas tavā namā. Žēlastība jums un miers no mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos mūsu Dievam vienmēr tevi pieminēdams savās lūgšanās, dzirdot par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kristu Jēzu un visiem svētajiem. Lai tava ticība, kas tev ar mums ir kopīga, kļūst darbīga, apzināt visu labo, kas mūs tuvina Kristum. Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo caur tevi, brāli, svēto sirdis guva atspirdzinājumus. Tad Pāvils stādās priekšā savā vēstulē, kā ir ierasts pēc noteiktas formulas, un viņš stāda sevi priekšā un raksta, ka viņš ir Kristus gūsteknis. Viņš ir Kristus gūsteknis šajā gadījumā gan pārnestā nozīmē, gan tiešā nozīmē. Vēstule Filemonam ir vēstule, ko Pāvils rakstīja esot cietumā. Cietumā par sludināšanu, par evaņģēliju. Viņš sauc sevi par Kristus gūstekni. Tādu viņš atrodas cietumā. Tajā pašā periodā viņš sarakstīja vēl dažas vēstules, piemēram, vēstuli Efeziešiem, vēstuli Kolosiešiem. Un visticamāk šīs 3 vēstules Filemonam, Efeziešiem, kurus starp citu jūs studējāt, un Kolosiešiem, viņas visticamāk tika arī nosūtītas vienā laikā, jo vieni un tie paši cilvēki ir tie, kas šīs vēstules nodod nākamajam saņēmējiem, teiksim tā. Bet laikam, kas ir vēl svarīgāks par šo, ir tas, ka Pāvils ir Kristus gūsteknis citādākā nozīmē, garīgā nozīmē. Viņš ir Kristus kalps, viņš ir Kristus vergs. Tā viņš sevi sauc ne tikai šeit, bet arī citās vēstulēs. Viņš sevi apraksta kā Kristus gūstekni, vai Kristus kalpu, Kristus vergu.
Un šajā vēstulē tas būs nozīmīgi, ja viņš rakstā ar lūgumu. Ja jūs esat lasījuši šo vēstuli, jūs zināt, par ko iet runa. Jo stāsts tur ir diezgan interesants. Bija kāds kristietis vārdā Filimons. Par viņu mēs šeit lasam, kā Pāvils viņu apraksta, ka viņš bija mīlošs un rūpīgs kristietis. Viņš, kā mēs lasīsim tālāk, visticamāk atgriezās pie kunga caur Pāvila kalpošanu. Šim te Filimonam ir savas mājas, kurā pulcējas draudze. Viņam nebija savas atsevišķas sēkas, viņi pulcējās Filimona namā, sanāca kopā. Un Filimons bija kristietis, un viņam bija vismaz viens kalps. Viens no tiem kalpiem, kuru sauc Onēsims, kaut kāda iemesla pēc, mēs nezinām tieši kādēļ, bet kaut kāda iemesla pēc Onēsims aizbēga no sava kunga Filimona. Un kaut kādā veidā, mēs arī nezinām kādā veidā, bet kaut kādā veidā tas aizbēgušais kalps nonāca Romā un satikās ar Pāvilu Romā, kurš bija cietumā. Ļoti interesanti, kā Dievs darbojas, vai ne? Kalps aizbēga no sava kunga priekšnieka, nonāk Romā, lielā pilsētā, bet šajā lielajā pilsētā viņš atrod cilvēku, kurš pats ir ieslodzījumā, un caur viņu arī iepazīst Kristu. Un tā Onēsims satikās ar Pāvilu. Pāvils laikam viņam pastāstīja par Jēzu Kristu un pārliecināja viņu. Un Onēsims atgriezās, un tagad Onēsims ir kristietis. Bet tagad Pāvils izdara kaut ko interesantu. Viņš saka, ka Onēsimam ir jāatgriežas pie Filimona. Un viņš uzraksta vēstuli Filimonam. Un viņš iedod šo vēstuli Onēsimam rokās un nosūta viņu pie Filimona. Un tagad Filimons nāk, viņam rokās ir vēstule, un viņš nāk pie sava priekšnieka, pie sava kunga, un nes šo vēstuli no Pāvila. Un lūk, šī ir tā vēstule, kas viņam ir rokās. Tā ir tā vēstule, kas ir adresēta Filimonam. Pāvils arī piemina šeit Apfiju un Arhipu. Mēs nevaram zināt precīzi, bet ļoti iespējams, ka Apfija bija Filimona sieva un Arhips bija viņa dēls. Un tā Filimons raksta šo vēstuli un nodod sveicienus visai ģimenei. Un, kā jau minēju, viņiem ir sava mājas draudze. Viņi dzīvoja tajā reģionā, kas mūsdienās ir Turcija. Tad varat iedomāties, tas garais ceļš no Turcijas līdz Romai, Itālijai. Lūk, šo ceļu šķērsoja Onēsims un atrada Pāvilu. Un tagad Pāvils viņu sūta atpakaļ pie Filimona. 8. pantā Pāvils raksta Filimonam. Lai gan Kristu es pilnīgi varētu iedrošināties tev pavēlēt darīt to, kas tev pienākas, tomēr mīlestības dēļ es tevi labāk mudinu. Tad nu es, vecais vīrs Pāvils, bet tagad vēl Kristus Jēzus cietumnieks, tevi lūdzu par Onēsimu, manu dēlu, kam būdams važās, esmu kļuvis par tēvu. Tātad, lūk, Pāvils šeit atklāja savu mērķi, kādēļ viņš raksta šo vēstuli. Viņam ir lūgums. Viņam ir lūgums Filimonam par viņa garīgo dēlu Onēsimu. Viņš raksta, esmu kļuvis viņam par tēvu. Garīgajā nozīmē. Kā tas notika, atkal mēs nezinām. Bet kaut kādā veidā Onēsims šķērsoja šo garo ceļu. No Turcijas līdz Itālijai. Man kartas nav, ko jums parādīt, bet es domāju, jūs varat iedomāties. Tas nav īsts ceļš. Tas ir diezgan pamatīgs ceļojums. Un kaut kādā veidā tas Onēsims atrada apostuli Pāvilu, kurš pats ir ieslodzīts tur Romā. Bet Pāvils turpina sludināt arī ieslodzījumā. Un viņš sludina šim te kalpam, vergam, viņš viņam sludina un pastāsta par Jēzu. Un šis kalps Onēsims piedzimst no augšienes. Un
Pāvils kļūst viņam par garīgo tēvu. Tālāk Pāvils raksta: kādreiz viņš tev bija nederīgs, bet tagad gan man, gan tev viņš ir noderīgs. Latviešu valodā mēs neredzam vārdu spēli, kas šajos vārdos ir paslēpta. Jo vārds noderīgs un nederīgs grieķu valodā ļoti labi saskan ar vārdu onēsims. Viņš saka, onēsims bija tev negluži onēsims, bet tagad viņš tev ir onēsims. Apmēram tā. Tā ir vārdu spēle, ko mēs nepamanam. Bet kādēļ viņš bija nederīgs? Kādēļ Onēsims bija Filemonam nederīgs? Atkal mēs īsti nezinām. Mēs varam tikai minēt. Iespējams, Onēsimam bija nelāks raksturs. Varbūt viņš negribēja pildīt savus pienākumus, savus darbus. Varbūt viņam bija nesaprašanās ar viņa priekšnieku. Varbūt Pāvils raksta, ka Onēsims bija viņam nederīgs, tāpēc, ka viņš aizbēga. Kā nekā kalps, kurš nav šeit, neko nevar izdarīt. Bet tagad Pāvils saka, ka ir kaut kas noticis. Kaut kas Onēsimā ir pamainījies. Kaut kas ir noticis viņa dzīvē, ka tagad viņš no nederīga kļūst par derīgu. Kaut kas ir mainījies viņā. Varbūt tas bija viņa raksturs. Varbūt tas ir tas, ka viņš atgriežas pie Filemona. Es domāju, ka atbilde ir tajā, ka Onēsims ir piedzimis no augšienes. Viņš tagad ir jauna radība Jēzu Kristu. Tas Onēsims, kas tagad nāk pie Filemona ar to vēstuli, vairs nav tas pats Onēsims, kas no viņa aizbēga. Tas ir cits cilvēks. Kaut arī izskatās līdzīgs. Tā arī ir mūsu dzīvē. Kad mēs satiekamies ar Kristu, mēs vairs neesam tas iepriekšējais cilvēks. Esmu jauniešu līderis, un man vienmēr ir liels prieks, kad jaunieši, kurus es audzināju, beidzot pieņem lēmumu, sekot Kristum pa īstam, un viņi nolēma, ka viņi kristīsies, un vienreiz mums bija kristības, un bija diezgan daudz jauniešu, kas kristījās tajā gadā, un es arī sludināju viņu kristībās, un es teicu, vēršoties pie viņu vecākiem. Es teicu, vecāki, atvadieties no viņiem, jo jūs viņus vairs nekad neredzēsiet. Viņi ienāks ūdenī, viņi tiks pagremdēti, un kad viņi tiks uzcelti, tas būs jauns cilvēks. Tā vairs nebūs tava iepriekšējā meita, tas vairs nebūs tavs iepriekšējais dēls, tas ir jauns cilvēks Jēzu Kristu. Un lūk, šī izmaiņa notika ar Onēsimu. Tur, kur Pāvils bija ieslodzījumā. Un tagad Pāvils raksta Filemonam un saka, paklau, šis Onēsims vairs nav tas pats. Tas ir jauns cilvēks. Kaut kas viņā ir mainījies, kaut kas ir noticis. Un Pāvils turpina. Viņu es tev nosūtu atpakaļ pie tevis. Pieņem viņu kā manu sirdi. Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man, kas esmu važās evaņģēlija dēļ, bet bez tavas piekrišanas es negribēju neko iesākt. Jo tev nav jābūt labam piespiedu kārtā, bet brīvi. Labāk paklausība mīlestībā un brīvprātībā nekā paklausība piespiedu kārtā. Tie no jums, kuriem ir bērni, jūs noteikti saprotat šos vārdus. Labāk, kad bērns paklausa, tāpēc, ka viņš to grib darīt. Nevis tad, kad viņš paklausa, bet Un tāpat arī mūsu garīgajā dzīvē. Labāk ir kalpošana brīvprātīgi nekā piespiedu kārtā. Labāk ir paklausība brīvprātīgi nekā piespiedu kārtā. Pāvils raksta, lai gan man ir visas tiesības tev pavēlēt. Kā nekā Pāvils ir apostolis, viņam ir zināma autoritāte. Viņš var pateikt Filemonam, ko darīt, un Filemonam būs jāpaklaus, un tāpēc, ka apostolis saka. Bet Pāvils neuzspiež viņam savu autoritāti. Pāvils saka, es tevi labāk pamudinu,
tāpēc, ka es gribu, ka tu esi paklausīgs man brīvprātīgi. Tas ir labāk, nekā es tevi piespiedīšu. Es sagaidu, ka tu brīvprātīgi mani uzklausīsi. Jo nelabprātīga labestība nav īsti labestība. Un nelabprātīga mīlestība arī nav īsti mīlestība. Es saprotu, mums šeit ir pāris, kurš nesen apprecējās. Jūs bijāt viņu kāzās, vai ne? Jūs redzējāt, kā tas notika. Un gan jau, kad līgava nāca pie altāra, es nezinu, kā tas izskatījās, bet pieņemu, ka tā bija. Kad līgava nāca pie altāra, viņu neviens nestūma, lai viņa tur iet. Neviens negāja viņai aizmugurē un nestūma viņu uz priekšu. Kādēļ viņa gāja? Viņa gāja labprātīgi. Un es domāju, ja mēs būtu tādās kāzās, kurās mēs ieraudzītu, kā līgavu stumju uz priekšu, tad mēs saprastu, ka kaut kas šeit nav kārtībā. Kaut kas šeit nav tā, kā ir jābūt. Un iedomājamies tās teorētiskās kāzas, kur līgavu aizstumi pie altāra, pie līgavaiņa, un viņi tomēr pasaka viņam jā, bet labi, jā. Mēs saprastu, ka kaut kas šeit nav kārtībā. Tā nevar būt īsta mīlestība, jo tā nav labprātīga. Mēs varam izlikties, ka mīlam viens otru, bet ja tā nav labprātīga mīlestība, tā nav mīlestība vispār. Tāpat arī mūsu garīgajā dzīvē, mūsu ikdienas dzīvē, attiecībās ar citiem, mūsu labestība nav īsti labestība, ja tā ir tikai piespiedu kārtā. Ja tā nenāk no mūsu sirds, bet tādēļ, ka vajag, tad kaut kas nav kārtībā. Tāpēc mēs varam vienkārši ieskatīties katrs savā sirdī un pārbaudīt, vai tas, ko es daru priekš kunga, vai tas ir labprātīgi. Vai tas ir tāpēc, ka man tiešām tas deg sirdī, vai vienkārši tāpēc, ka vajag. Lūk, Pāvils raksta Filemonam, un viņš sagaida no viņa labprātīgu atbildi, labprātīgu rīkošanos. Viņš sagaida, ka Filemons viņu uzklausīs un pats izspriedīs, ka jā, tas, ko Pāvils prasa, tas ir pareizi, man tas ir jādara. Pāvils turpina. Varbūt tādēļ viņš uz īsu brīdi bija šķirts no tevis, lai tu viņu iegūtu uz mūžiem. Šis ir ļoti interesants pants. Pirmkārt, atcerieties, kur ir Filemons un kur ir Pāvils. Atkal nevar jums parādīt, man nav kartes, bet tomēr. Tur ir daudzi 100 kilometru. Un, ziniet, tajā laikā nebija mašīna, pat nebija velosipēda. Un tagad iedomājieties, cik ilgi Onēsimam vajadzēja aizceļot no Filemona līdz Pāvilam un atpakaļ. Un droši vien viņš vēl kādu laiku pavadīja pie Pāvila, kamēr viņš uzrunāja par Kristu un tā tālāk. Kāpēc es to stāstu? Viņš saka, Onēsims bija uz īsu brīdi šķirts no tevis. Tiešām? Tiešām uz īsu brīdi. Kamēr viņš no Turcijas līdz Itālijai nokļuva. Kamēr pavadīja laiku ar Pāvilu, kamēr atpakaļ nonāca. Cilvēciski runājot, tas nav īs brīdis. Bet Pāvilim ir cita perspektīva. Pāvils raksta vēstulē korintiešiem. Viņš raksta par ciešanām. Viņš raksta, ka mūsu vieglās un īslaicīgās ciešanas. Bet pirms tam viņš apraksta savas ciešanas, un tās nešķiet vieglas un īslaicīgas. Cik reizes viņš bija uz kuģi, kurš sāka slīgt, cik reizes viņu sitā ar pātagu, cik reizes viņu centās nosist ar akmeņiem, bet viņš saka, visas šīs vieglās un īslaicīgās ciešanas. Pāvilam ir īpaša perspektīva uz dzīvi, tāpēc, ka viņš zina, ar ko salīdzināt. Viņš salīdzina to, kas ir šeit, un salīdzina ar to, kas viņu gaida mūžībā. Un viņš saka, jā, šis ir sīkums, salīdzinājumā ar to, kas ir priekšā. Un tāpēc viņš raksta Filemonam, varbūt tādēļ Onēsims uz īsu brīdi bija šķirts no tevis,
lai tu viņu iegūtu uz mūžiem, kā savu brāli Kristu. Tā ir pilnīgi pārdabiska perspektīva uz dzīvi, kas nav raksturīga šai pasaulē, bet Pāvilam tā bija. Un vēl kas interesanti šajā pantā, pievērsit uzmanību Pāvila vārdiem. Viņš uz īsu brīdi bija šķirts no tevis. Bija šķirts. Tā ir pasīva darbība. It kā nevis Onēsims nošķīrās no Filemona, bet it kā viņu kāds paņēma un nošķīra no Filemona. It kā nevis Onēsims aizbēga, bet viņu kāds nolaupīja. Viņu kāds paņēma. It kā ir kāds, kurš stāv aiz visiem šiem notikumiem un koordinē tos. Izrādās, ka bija Dieva nodoms šajā stāstā. Iedomājieties. Filemonam ir kalps Onēsims, kurš nav kristietis. Filemons ir kristietis, bet viņam ir kalps, kurš nav kristietis. Un kaut kas viņiem tur nesaiet kopā, viņiem abiem. Viņu attiecības kaut kā nestrādā. Onēsims ir nederīgs Filemonam. Un tad Onēsims aizmūk projām, nonāk Romā, satiek Pāvilu un tiek glābts. Romā pie Pāvila notiek tas, kas kaut kāda iemesla pēc nevarēja notikt pie Filemona. Onēsims nekļuva par kristieti Filemona namā, kaut arī Filemona namā bija draudze. Bet Onēsims kļuva par kristieti pie Pāvila Romā. Vai jūs redzat, kā Dievs darbojas? Dažreiz mums neizprotamā veidā. Kā Dievs darbojas, saliekot notikumus tā, ka Onēsims no Turcijas nonāk Itālijā un tur tiek glābts. Un Pāvils raksta, varbūt tādēļ viņš uz īsu brīdi bija šķirts no tevis. Kaut ko līdzīgu mēs ieraugam Jāzepa stāstā, vai ne? 1. Mūzes grāmatā, kur Jāzeps saka saviem brāļiem, un neesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šejienu, uz Ēģipta verdzībā. Jo Dievs mani ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu. Jāzepam arī bija debešķīga perspektīva uz lietām. Viņš skatās uz to, ka viņa brāļi viņu pārdeva verdzībā, un viņš saka, ka viss kārtībā, mani Dievs tur sūta. Un Pāvils šeit uzrunā Filemonu un saka, Dievam ir savs nodoms. Dievs strādā caur šo situāciju, varbūt tev neaptveramā veidā, bet viņš darbojas. Un Dievs ir sūtījis Onēsimu pie Pāvila, lai Onēsims tiktu glābts. Es nezinu, vai Filemonam tas būtu ienācis prātā pašam. Viņš pieceļās no rīta, saprot, ka viņa kalps ir aizbēdzis. Diez vai viņš padomāja, laikam Dievs grib viņu izglābt. Diez vai viņš tā padomāja. Bet tomēr Dievs to izdarīja. Pilnīgi cilvēciski neaptveramā veidā. Dievs izglāba Onēsimu caur šo situāciju. Un Onēsims droši vien rīkojās nepareizi. To mēs redzēsim tālāk. Bet tomēr Dievs arī to izmantoja, lai viņu izglābtu, un pēc tam, lai atgrieztu viņu atpakaļ pie Filemona, jau kā kristieti, kā brāli. Tāpēc Pāvils raksta 16. pantā. Nevairs kā vergu, tas ir turpinājums iepriekšējai frāzei, lai tu viņu iegūtu uz mūžiem, nevairs kā vergu, bet vairāk kā vergu, kā mīļotu brāli. No verdzības uz brālību. Tas ir Onēsima ceļš. Tāds viņš tiešām ir man, raksta Pāvils, bet daudzreiz vairāk tev, gan miesīgi, gan kungā. Interesanti, ka Pāvils šeit piemin par to, ka Filemons tagad ir brālis Onēsimam, gan miesīgi, gan brālīgi.
Tā ir tikai teorija. Neticiet man, ka tā ir patiesībā, bet tā ir tikai teorija. Ka iespējams Onēsims tiešām bija Filemona brālis. Miesīgi. Tas, protams, uzreiz paver ceļu uz dažādām teorijām, kā viņš kļuva par Filemona vergu. Bet vienkārši interesanti, kā Pāvils šeit raksta. Tad tāds viņš tiešām ir man, bet daudzreiz vairāk tev, gan miesīgi, gan kungā. Vienkārši kādēļ Pāvils piemin, ka Onēsims ir Filemona brālis miesīgi, ja viņi tiešām nav brāļi. Negarantēju, ka tā tiešām bija, bet kā teorija izklausās interesanti. Kas jums ienāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu vergs? Es biju pajautājis kādreiz savai sievai, kas viņai asociējas ar vārdu vergs un verdzība, un viņa man pastāstīja, un tas ir tas, ko es gaidīju. Un droši vien tādas pašas asociācijas arī jums ir. Vergs, mēs uzreiz iedomājamies pātagu, mēs uzreiz iedomājamies, piemēram, ja jūs esat skatījušies multfilmu Ēģiptes princes par Mūzu, tur visa multfilma sākas ar to ainu, ka tur ir ebreju tauta, kas ir verdzībā, un viņus tur moka, un viņi smagus akmeņus cilā un velk un būvē tās statujas. Varbūt mēs iedomājamies to, ka atbrauc kuģis no Amerikas uz Āfriku, savāc tos nabaga cilvēkus un ved viņus projām, lai viņi tur vergotu plantācijās. Tas droši vien ir tas, kas nāk mums prātā, kad mēs dzirdam vārdu vergs un verdzība. Bet viena lieta, kas mums ir jāsaprot, ir tas, ka 1. gadsimta verdzība Romā izskatījās mazliet citādāk. Tas vienkārši mūsu kontekstam saprašanai, ko nozīmē vergs, lai mums būtu pareizs priekšstats par to. Jo verdzība Romā 1. gadsimtā bija daudz ciešamāka, nekā mēs to varbūt iedomājamies. Dažādiem cilvēkiem bija savi kalpi un savi vergi, un tajā sociālajā dzīvē imperatora vergi īstenībā varēja stāvēt augstāk par brīviem cilvēkiem arī, brīviem pilsoņiem. Viss atkarīgs no tā, kam tu kalpo. Ja tu esi imperatora kalps, tā ir diezgan prestiža vieta, pat ja tu esi vergs. Ja tu esi vienkārši cilvēka vergs, tas ir citādāk. Kādēļ cilvēki nonāca verdzībā tajā laikā? Viens iemesls tādēļ, ka viņiem nebija naudas. Viņi iekrita parādos un, būdami nespējīgi atmaksāt savu parādu, viņi kļuva par kalpiem tam cilvēkam, kam viņi bija parādā. Un, kaut kādā veidā arī Onēsims kļuva par vergu, par kalpu Filemonam. Bet tagad Pāvils raksta, kad ir notikusi tā izmaiņa Onēsimā, tagad pieņem viņu pie sevis, nevairs kā vergu, pieņem viņu pie sevis kā brāli. Iedomājieties, kāda varētu būt Filemona reakcija uz šo. Atnāk viņa kalps, kurš no viņa aizbēga. Tālāk mēs redzēsim, kurš laikam viņu apzaga. Atnāk šis te kalps. Un pirmā reakcija, kāda varētu būt? Dusmas varbūt. Bet tagad Filemons viņam iedod vēstuli rokās, un viņš atver šo vēstuli. Un tā ir vēstule no Pāvila, un Pāvils raksta, šis vairs nav tavs vergs, tas vairs nav tavs kalps, tas ir tavs brālis. Pieņem viņu kā manu sirdi, Pāvils raksta. Tas visu maina. Tas visu maina. Pāvils turpina tālāk, 17. pantā. Ja tu ar mani esi ticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. Ja tev viņa dēļ radušies zaudējumi, vai viņš tev ir ko parādā, pierēķini to man. Es, Pāvils, rakstu pats ar savu roku, es samaksāšu. Lai neteiktu tev, ka es man parādā sevi pašu. Jā, brāli, vai gan man nevarētu būt kāds labums no tevis mūsu kungā? Remdini manu sirdi Kristu.
Šeit Pāvils raksta, ja tev ir kādi zaudējumi, vai viņš tev ir ko parādā. Iespējams, Onēsims apzaga Filemonu. Jo tomēr, atcerieties, tas garais ceļš no Turcijas uz Itāliju. Tas tomēr maksā kaut kādu naudu, lai tur nokļūtu. No kurienes Onēsims dabūja šo naudu? Šeit Pāvils mums raksta, ja tev ir kādi zaudējumi, vai viņš tev ir ko parādā. Domājieties, viņš ne tikai aizmuka no Filemona, viņš arī visticamāk viņu apzaga. Bet Pāvils viņam saka, pieņem viņu tāpat kā mani. Atkal iedomājieties to ainu. Onēsims nāk pie Filemona, un Filemonam var būt dažādas domas par to, kas notiek, kāpēc šis aizbēgušais kalps atgriežas. Bet Pāvils saka, tagad pieņem viņu tā, it kā nevis Onēsims pie tevis atnāca, bet it kā es pie tevis būtu atnācis. Pieņem viņu tā, kā tu pieņemtu mani. Mēs varam pateikt, bet paga. Bet Onēsims vēl ir parādā, viņš viņu apzaga, viņš viņu aizvainoja. Onēsims vēl ir parādā, bet Pāvils saka, pierēķini viņa parādu man. Es samaksāšu par viņu. Varbūt viņš tev ir parādā, bet es samaksāšu viņa parādu viņa vietā. Pieņem viņu kā mani. Šeit mēs redzam evaņģēliju darbībā. Tas ir pārsteidzošs lūgums. Kā nekā pēc Romas likumiem, pēc Romas impērijas likumiem, Onēsimu varētu sodīt ar nāvi par to, ka viņš aizbēga no sava saimnieka. Un tas būtu taisnīgi pēc likuma tajā laikā. Bet Pāvils ne tikai saka, apžēlojies par Onēsimu, viņš vēl saka, ja pat viņš tev ir kaut ko parādā, es to samaksāšu. Atcerieties, kur Pāvils atrodas? Ieslodzījumā. Bet tik un tā viņš saka, pat ieslodzījumā es par viņu samaksāšu. Pieņem viņu kā mani. Pierēķini to man. Viņa parādu pierēķini man. Viņš pat raksta 19. pantā, es, Pāvils, rakstu pats ar savu roku. Tā it kā viņš gribētu pārliecināties. Ja nu gadījumā Filemons padomā, ka tā ir viltota vēstule, re, kur mans rokraksts, es ar savu roku rakstu, tas esmu es, Pāvils, un neviens cits, es samaksāšu. Un tad viņš atgādina Filemonam viņa paša stāstu. Viņš saka, jā, brāl, vai gan man nevarētu būt kāds labums no tevis mūsu kungā? Un iepriekš viņš saka, ka tu esi man parādā sevi pašu. Viņš atgādina Filemonam viņa stāstu. Viņš atgādina Filemonam, ka Filemons arī nāca pie Kristus caur Pāvilu. Un viņš saka, paklau. Caur manu kalpošanu tu esi guvis mūžīgo dzīvību. Vai es tiešām nevaru no tevis kaut ko tādu palūgt? Vai šis nav sīkums, ko es no tevis lūdzu? Pieņemt šo cilvēku kā savu brāli. Vai tas nav sīkums salīdzinājumā ar mūžīgo dzīvību, ko tu esi ieguvis caur manu kalpošanu? Interesanti, kā Pāvils māk lūgt, vai ne? Kā viņš māk pienākt pie cilvēka un atgādināt viņam. Filemonam Pāvila priekšā ir lielāks parāds nekā Onēsimam Filemona priekšā. Jo kā nekā, Filemons ir parādā Pāvilam sevi pašu. Pāvils raksta 21. pantā. Es tev rakstu paļaudamies uz tavu paklausību, zinādams, ka tu darīsi vairāk nekā es saku. Reizē sagatavojies uzņemt arī mani. Ceru, ka jūsu lūgšanu dēļ es tikšu jums atdāvināts. Šeit parādās Pāvila cerība uz atbrīvošanos. Viņš ir diezgan pārliecināts, ka viņš būs brīvībā. Interesanti šajā vēstulē.
ir tas, ka Pāvils nekur, nevienā vietā nepasaka, kas precīzi Filemonam būtu jādara. Viss, ko viņš prasa no Filemona, ir tas, lai Filemons pieņem Onēsimu kā brāli. Bet padomājiet, ko tas nozīmē praktiski? Vai Filemonam ir jāatbrīvo Onēsims, jāpalaiž brīvībā? Vai Filemonam tomēr jāpatur Onēsims kā savs kalps, kaut arī kristietis? Kā Filemonam īsti rīkoties? Pāvils nepasaka viņam precīzi, viņš neiedod viņam precīzu instrukciju, paklau, Filemonu. Tagad tev ir pirmais solis, jāatbrīvo Onēsims, otrais solis, jāiedod viņam kaut kāda ceļa nauda, trešais solis, palaid viņu brīvībā. Nē. Pāvils paļaujās uz Filemonu tajā, ka Filemons zinās, kas viņam jādara. Savā nelielajā dzīves pieredzē esmu nācis pie secinājuma, ka Dievs ar mums dažreiz rīkojas ļoti līdzīgi. Viņš grib, lai mēs izaugam. Viņš grib, lai mēs esam nobrieduši. Viņš grib, lai mums ir sava galva uz pleciem. Viņš grib, lai mēs spējam izpriest, kas ir labi un kas nav labi. Kas kungam ir patīkams un kas viņam nav patīkams. Nevis, lai mēs vienmēr šaubītos un domātu, kas man tagad ir jādara šajā situācijā. Un ka mēs baidītos spērt tālāko soli. Par to ir visa Salmona pamācību grāmata, lai mēs iemācītos gudrību, kā pareizi rīkoties dažādās dzīves situācijās, dažādās dzīves sfērās. Protams, uzticoties kungam un paļaujoties uz viņu, bet tomēr dažreiz arī padomājot pašiem, ko kungs vēlas no manis. Šeit Pāvils nesaka Filemonam precīzi, kas viņam jādara, bet viņš uzticās, ka Filemons pats to var izpriest. Viņš pats var izpriest, kas būs pareizāk šajā situācijā. Ja viņam jāatbrīvo Onēsims, Filemons to izdarīs, viņš sapratīs. – 23. pantā vai 22. Reizē sagatavojos uzņemt arī mani. Ceru, ka jūsu lūgšanu dēļ es jums tikšu atdāvināts. Tevi sveicina Epafrs, mans cietuma biedrs Kristu Jēzu, un mani darba biedri Marks, Aristarks, Dēma un Lūka. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jūsu garu. Un tā šī vēstule noslēdzas. Un tālāk izvēle ir Filemona priekšā. Ko viņam darīt? Vai viņam paklausīt Pāvilu, vai nē? Vai viņam pieņemt Onēsimu, vai nē? Mēs zinām, kas viņam būtu jādara. Bet tālāk izvēle ir Filemona priekšā. Kas Filemonam būtu jādara, es jaucu vārdus, laikam. Luters reiz teica, vai rakstīja savos komentāros, viņš teica, mēs Dievam visi esam Onēsimi. Priekš Dievam mēs visi esam šis te kalps, kurš ir aizbēdzis projām no sava kunga. Tas kalps, kurš ir aizvainojis savu kungu, kurš ir bēdzis no sava kunga. Bet atcerieties, Onēsimam ir aizstāvis. Onēsima gadījumā tas ir Pāvils, kurš raksta vēstuli Filemonam. Mūsu gadījumā mūsu aizstāvis ir Jēzus Kristus. Mēs arī esam aizbēguši no sava kunga. Katrs pa savam, katrs savā virzienā. Bet mēs esam bēguši no viņa. Bet mums ir aizstāvis, kurš ir uzrakstījis par mums vēstuli ar savām asinīm, lai mēs tiktu pieņemti atpakaļ Dieva ģimenē. Mēs esam Kristus kalpi. Atcerieties, Pāvils sevi sauc arī par Kristus kalpu vai Kristus gūstekni.
Mēs arī tādi esam un esam aicināti tādi būt katru dienu mūsu dzīvē. Atcerieties, es stāstīju, kā varēja kļūt par kalpu, kā varēja kļūt par vergu. Tad, kad tu esi kādam parādā tik daudz, ka nevari viņam atmaksāt, tu kļūst viņam par kalpu. Dargie draugi, Kristus mūs ir atpircis, un mēs viņam esam parādā tik daudz, cik nevaram viņam atmaksāt. Vienīgā izeja – kļūt par viņa kalpiem. Sekot viņam, kalpot viņam, tāpēc, ka mēs viņam esam parādā tik daudz, cik viņam nevaram atmaksāt, un nekad nevarēsim atmaksāt. Bet kalpošana šim kungam. Ir teorijas, ka Filemons bija bargs kungs. Kaut arī viņš bija kristietis, bet varbūt viņš bija bargs, un tāpēc Onēsims aizbēga. Bet mūsu kungs, viņš ir mīlošs. Viņš ir svēts. Un viņš ir mīlošs. Un tādam kungam mēs esam aicināti kalpot, kā kalpoja Pāvils. Mēs esam aicināti dzīvot ar pilnīgi citādāku perspektīvu, nekā ir cilvēkiem šajā pasaulē. Mēs esam aicināti dzīvot dzīvi ar šo te mūžīgo perspektīvu. Kāda tā bija Pāvilam. Un tāpēc mūsu kungs arī sagaida, ka mūsu kopiena būs tāda, kādu mēs to redzam šajā vēstulē. Tā ir kopiena, kura sastāv no Onēsimiem, kuri atrada savu aizstāvi Jēzu Kristu. Un šī kopiena sanāk kopā. Un viņi kopā kalpo savam kungam. Mēs esam aicināti būt par kopienu, kurā var atnākt tik viens. Tagad uz ielas ir cilvēki. Mēs esam aicināti būt par kopienu, kura ir atvērta, ja pēkšņi tie cilvēki pagriežās un sāk nākt uz šo pusi. Un pieņemt viņus. Zinot, ka ir aizstāvis, kurš samaksās par viņiem. Zinot, ka ir aizstāvis, kurš var uzņemties viņu vainu uz sevis. Jo tāds aizstāvis ir arī mūsu. Mēs visi Dievam esam Onēsimi. Tāpēc kaut kādā ziņā, kaut arī neburtiski, bet kaut kādā ziņā šīs vēstules stāsts ir arī mūsu stāsts. Tas ir mans stāsts. Kādreiz es arī biju tas, kurš aizbēga no kunga. Bet savā ceļā es satikos ar Jēzu, ar aizstāvi, kurš teica, es visu samaksāšu. Visu, ko tu esi parādā, es samaksāšu tavā vietā. Un tagad ej un kalpo savam kungam. Tā kā tas ir mūsu dzīves stāsts kaut kādā ziņā. Tāpēc es aicinu jūs dzīvot šo Kristus kalpa dzīvi, kas varbūt pasaulē izklausās ļoti saistoša, ne ļoti pievilcīga kalps. Es negribu būt kalps, gribu būt brīvs, bet patiesākā brīvība atrodas kalpošanā Kristum. Tikai kalpošanā viņam mēs atrodam patiesu brīvību. Tikai kalpošanā viņam visas važas krīt. Tāpēc kalposim viņam brīvprātīgi, ar sirdi, kura brīvprātīgi padodas viņa vadīšanai. Es to novēlu jums, es to novēlu sev, es to novēlu mums visiem, kā Kristus draudzē. Būt par īsteniem Kristus kalpiem. Un parādīt šai pasaulē, ka ir aizstāvis, kurš ir uzrakstījis vēstuli par mums ar sevis paša asinīm. Pielūgsim Dievu. Kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu svēto vārdu.
Mēs pateicamies Tev par to, ka Tu caur savu vārdu arī gadsimtiem ejot uz priekšu, turpini mūs mācīt un turpini uz mums runāt. Tavs vārds nav zaudējis savu aktualitāti mūsu dzīvē. Un par šī vēstule, kura runā par cilvēkiem, kuri dzīvoja 1000 gadus atpakaļ, kungs, šī vēstule vēl nav pazaudējusi savu aktualitāti priekš mums. Mēs pateicamies Tev par to, ka Tavs vārds ir dzīvs un viņš darbojas. Pateicamies Tev par to, ka Tavs vārds darbojas arī mūsu dzīvēs. Un lūdzam Tevi, kungs, ļauj mums būt tiešām par Kristus kalpiem, kuri kalpo Tev labprātīgi, kuri kalpo Tev ar tīrām un šķīstām sirdīm, šķīstītām jēra asinīs. Mēs pateicamies Tev, ka arī mūsu dzīves ceļā Tu esi mūs uzrunājis, esi mūs atradis, un vēl daudzi un daudzi onēsimi var nākt pie Kristus atzīšanas un var nākt pie patiesas brīvības Jēzu Kristu. Pateicamies Tev, kungs, un pielūdzam Tavu svēto vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies jums par uzņemšanu. Man bija prieks kalpot ar jums, un lai Dievs jūs svētī.